Es jau neesmu bijis vēl Bruknā, bet pazīstu Andri Mediņu un Dīvaini, kā iepazīst no jaunie. Neklātienes ceļā gan paša dēls Kristaps, gan māsas meita Jolanta, kur viņš bija katoļu jaunatnes nometnē, kas tā saucās Francijā, vai citos tādos pasākumos, kas saistīti ar katoļu ticību, un Kristaps atkal, kurš bija diezgan tā, kritiski noskaņots pret reliģiju un kristietību, piepeši satiek Andri Mediņu vienās bērēs, laikam savas mammas bērēs, un sāk savus uzskats pārskatīt. Un Mediņš viņu apbūra, pakļāva, viņš viņam sāka ticēt, un līdz ar to ne tikai Mediņam, bet arī daudz kam vairāk. Un tad piepeši notiek tas liktenīgais gadījums ar pašu Kristapu, viņš aiziet viņa saulē, un bērēs, protams, tiek uzaicināts priesteris, kur viņš ļoti cienīja, un tad es iepazinos to, ka var tā runāt ar cilvēkiem tik vienkārši, ka Dieva vārdi varbūt tik vienkārši saprotami, pieejami katram cilvēkam. Tas ir liels talants, tā ir Dieva dāvana, tas ir aicinājums, ka šim cilvēkam dots. Un otrs pārsteigums man bija piemiņas dievkalpojums Saldū, veltīts Kristapam, kad es ieraudzīju baznīcu, kaut ko neredzēt, un bija pārsteigums, ka tu jaunatne apkārt, un to cēluši savām rociņām brīvajā laikā, un ka tagad draudz ir izaugusi neticama lielā skaitā kopš viņa ierašanās. Un tas tik tiešām liecina, ka tas ir priesteris vislabākajā, visīstākajā, viscēlākajā vārda nozīmē. Un, protams, es ar lielu prieku braukšu uz Bruknu, kur sen gribu ierasties, braukšu gluži kā vai svētceļojumā. Es esmu daudz dzirdējis nostās no paziņām šo baznīcas celšanu, jo baznīca ir katram jāuzceļ, protams, ir sirdī savā, ar saviem darbiem, bet ja to var, vēl tīri fiziski paliekoši, ne tikai sev, bet citu sirdīs, un fiziski, tas ir tiešām laimīgs cilvēks, varētu pateikt. No malas skatoties, tas, kas Dieva izredzēts, Dieva apmīļots, Dieva virzīts, noteikti laimīgs, un katram ir laime viņu redzēt, satikt, būt viņa tuvā. Klausīties, vēlēt panākumus un piedalīties līdz baznīcas celšanā. Lai sekmes tev, mīļais draugs!